labāk jau man izdevās šitais. Pēc fotogrāfija ir dokuments, ko nevar apstrīdēt, un tas ir pierādījums. Tur bija dzīvības koks mammas stādīts, kad arī maz stādiņš pārvest, tā kā bija maziņš. Tas jau bija liels koks, un es no tā dzīvības koka nolauzu 3 zariņus un iebāzu savā maisā līdz, kur manas drēbītes bija. Un tas ir pamanījis, ka es aiz tās klētes esmu tur aizslēpusies. Un viņš panāk līdz klētes stūrim, galvu pagriež uz otru pusi un saka tā, lai es dzirdu. Tu beidz, jo notiek izvešana, ja tu gribi palikt mājās, nerādies. Nu, tēvs uztver tā, ka viņš līdz nakti nodzīvoja un uz ceļu nomira. Un pēkšņi tādam, kas bija atbalstījis gandrīz vai šito iekārtu. Oktobra svētkos klases karogu parādē vēl bija nesis. Un man pēkšņi ne par ko jābrauc uz Sibiriju. Bet kaut kāds tāds prieka stariņš. Bet tagad es redzēšu to slaveno Krievzemi, kur pārējie nav redzējuši. Draugs, ja viņus atceries, un vakaros, kad saule riet, lai viņu gars tev blakus iet.